Hei, mans vārds ir Gunita Lekziņas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 104. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Šodien man ir vienkārši kolosāls stāsts par mākslīgo intelektu. Man ir veļas mašīna, vesta no Skandināvijas, visi uzrakstīja zviedru valodā, un manuāļu man nav, līdz ar to es viņu apgūstu ar saucamo bakstīšanās metodi. Pavisam nesen man ievajadzējās mazgāt virsdrēbes, un es nesaprotu, kur režīmu man izvēlēties, tātad pajautāju mākslīgajam intelektam, jeb čatiņam. Viņš man lika nobildēt to modeli, un viss pastāstīja, viss lieliski. Šodien savukārt man ievajadzējās atliktā starta opciju, un es jau zinādama nobildēju uz durvju iekšpusītes to šiltīti un jautāju viņam, vai šīm veļas mašīnas modelim ir atliktā starta funkcija, vai varbūt opcija, ka es varu noteikt konkrētu laiku, kad man veļai būt gatavai. Uz ko viņš man atbild, jā, šim modelim ir atliktā starta funkcija, ka es varu iestatīt, kad viņš sāk, pēc cik ilgu laiku viņš ir izdot gatavu veļu, bet savukārt tā otrā opcija, ka es nosaku konkrēti pulksteni, līdz cikiem veļai jābūt gatavai, tā nav. Kas tad man jādara? Man jāspiež uz pogas, uzraksta read it, end it, finish it, bet read in, end in, finish it in vai vāciski fertig in. Es saku, man tādi uzraksti nav, man viss ir skandināviski, bet man ir divas pogas, kur ir pulkstenīši virsū. Uz viens ir pulkstenīts ar punktiņiem, uz otras ir pulkstenīts ar svītriņām. Tev noteikti ir jāizvēlas. Tas ar tām svītriņām, tas ir ar atliekto laiku, nospied to, pēc cik stundām tev vajag veļu gatavu, un tad spied palaist. Es spiežu, viņš man vēl arī saka, ka jābūt tam programmas laikam ir tā, ka pa tik stundām, pa cik es pielieku, jāpalielinās. Es saku, Klau, tā man nenotiek, es pamēģināju otru pogu, tur iet tās stundas uz priekšu. Jā, tad noteikti, ka tā arī ir, kad ir tās divas opcijas, un tev tad jāizvēlas nevis tā poga, bet šī poga. Uz ko es iesmēju, pats viņš savu kļūdu neatzīst, tikai tā, nekā sākumā likās, nevis nekā man sākumā likās. Es saku viņam, tu gadu esi slīpēts, uz ko viņš man atbild citēju. Paldies, cenšos, ar šitām vācu veļas mašīnām bez slīpēšanas nevar izdzīvot, bet tu pati ļoti labi visu izdomāji. Tas punktotais pulkstens tiešām ir tas īstais. Daudz jūs tā uzķeras. Ak, Dievs, kā es smējos par šo. Tiešām slīpēts mākslīgais intelekts, bet man sagaidāja tik daudz priecīgu brīžu, ka tehnoloģijas iet uz priekšu un šādi tad noder. Tā, tiekamies pēc nedēļas. Čau, čau!